Rīga savu seju, kas to padarīja par pasaules kultūras mantojuma vietu, galvenokārt ieguva 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā. Šajā laikā veselus 36 gadus, no 1879. līdz 1915. gadam, Reinholds Georgs Šmēlings bija Rīgas pilsētas arhitekts. Viņš visu pilsētas telpu piepildīja ar celtnēm, kas ir neatņemama mūsdienu Rīgas vides tēla sastāvdaļa. Ja karaļiem ilga valdīšana liecina par varas stabilitāti, tad pilsētas galveno arhitektu ilgadība amatā par profesionālismu un paveiktā darba kvalitāti. 1869. gadā ar zelta medaļu absolvējis Sanktpēterburgas Mākslas akadēmiju, Reinholds Šmēlings ieguva tiesības pilnveidot savas profesionālās iemaņas ārzemēs. 4 Vācijā un Itālijā pavadītos gados tapa simtiem filigrāni izpildītu arhitektūras studiju skiču un zīmējumu. Par tiem viņam piešķīra akadēmiķa nosaukumu. Kādu laiku pastrādājis Sanktpēterburgā, 1879. gadā Šmēlings pieņēma uzaicinājumu kļūt par Rīgas pilsētas arhitektu. Atgriezies savā dzimtajā pilsētā, viņš pilnīgi atdeva tai lielāko daļu sava radošā mūža. Daudzo 19. gadsimtā Reinholda Šmēlinga projektēto dzīvojamo ēku fasāžu arhitektūrā atspoguļojas eklektismu stilam raksturīgā neorenesanses formu valoda. To viņš lieliski bija apguvis savā Itālijas arhitektūras studiju ceļojuma laikā. Tā ir stilistika, kas sakņojās klasisko formu valodā. Smalki izkoptās neorenesanses formās ir veidotas arī visas tās sabiedriskās ēkas, kuras ir celtas pēc Reinholda Šmēlinga projektiem 19. gadsimta 80. un 90. gados. Lielisks neorenesanses piemineklis ir arī īres nams Dzirnavu ielā 60, kas piederēja pašam arhitektam. Dekoratīvajos ciļņos virs dažām ēkas ielas fasādes logailām redzams 3 stūris un cirkulis. Acīm redzot, tie simbolizē arhitekta darba rīkus, kaut dažkārt tiek uztverti kā brīvmūrnieku emblēma. Pagalma ēkas, kas nevainojami atjaunota 2007. gadā, pirmajā stāvā atradās Reinholda Šmēlinga dzīvoklis. Tagad tur iekārtotas Rīgas pilsētas arhitekta biroja telpas. Reinholda Šmēlinga radīta arhitektūra ir Rīgas pilsēttelpas būtiska sastāvdaļa. Vairāk nekā 20 skolas, 2 tirgi, 2 slimnīcas, 5 ugunsdzēsēju depo, Nacionālās operas pārbūve. Tā ir pilsētas izglītība, kultūra, komercija. Patiesībā Rīgas pilsētas asinsrite. Tāpēc ir tik patīkami un reizē atbildīgi vadīt darbdienas Reinholda Šmēlinga dzīvoklī, kas ir viena izcili darbīga mūža un plaukstošas pilsētas apliecinājums. Reinholda Šmēlinga celtā pilsētas meiteņu skola Krišjāņa Valdemāra ielā 2 kopā ar ielas pretējā pusē esošo pilsētas reālu skolu, kas celta pēc Šmēlinga priekšgājēja Johana Daniela Felsko projekta, veido brīnišķīgu pašu radītu pieminekli abiem Rīgas pilsētas arhitektiem. Īsts skolu celtniecības bums sākās 20. gadsimta sākumā. Ap 1901. gadu uzcēla pilsētas pamatskolu. Tagad tā ir Āgenskalna valsts ģimnāzija. Šīs skolas telpas bija izkārtotas 2 atsevišķās ēkās. Abas ir tā sauktā ķieģeļu stila piemēri. Šis stils bija viens no eklektisma formālajiem paveidiem. Tam raksturīgas neapmestas dzelteno ķieģeļu fasādes ar reljefi izmūrētām dzegām un arhitektoniskām detaļām piesātinātiem zelmiņiem, kuru formās var jaust kaut ko no viduslaiku arhitektūras valodas. 1908. gadā tiek uzsākta pamatskolas celtniecība Augusta Deglava ielā 3. Tā labi pamanāma pilsētvidē ar savām vārda tiešajā nozīmē košajām fasādēm, kuru apdarē sarkano ķieģeļu virsmas mīkārtotas ar gaiši apmestiem laukumiem. Vienlaikus ar šo skolu pēc Reinholda Šmēlinga projekta uzcelta kanalizācijas sistēmas sūkņu stacija Eksporta ielā pie pilsētas kanāla ietekas Andrejostas līcī. Ar šīm celtnēm varenu gaitu uzņēma sarkani balto celtņu periods arhitekta daļradē. Rīgas pilsētvidē labi var pamanīt vismaz 13 šādas sarkani baltas skolu ēkas. Fasāžu apdarē izspēlētie sarkanā un baltā apdara kontrasti
ir tāda ļoti izplatīta tā laika arhitektūras pazīme, kur mēs varam atrast visā Ziemeļa Eiropā, sākot no Vācijas un beidzot ar Skandināvijas zemēm. Varbūt tās ēkas kaut ko nedaudz atgādina no viduslaikiem, taču kopumā šai arhitektūrai nav analogu vēsturē. Fasādēs var labi nolasīt iekštelpu telpisko kārtojumu, un tas viss precīzi atbilst racionalistiskiem Jugendstila radošajiem principiem. 1910. un 1911. gadā pēc Šmēlinga jauna projekta uzcēla skolas Telcielā, Raņķidambī, Krimuldas ielā un Baltajā ielā. Un pēc tam sekoja pat vēl viena, daudz lielāka par iepriekšējām šīs sarkanbaltajām skolām, Zeļielā Pārdaugavā, kuras vienā spārnā atrodas arī publiska biblioteka. Sekoja jauns Reinkalda Šmēlinga projekts, pēc kur dažādām variācijām tika uzceltas skolas Gaujas ielā, Kalnsiem ielā, Patversums ielā, Šarlotas ielā un Kāmaņa ielā. Nedaudz savādāk izplānot ir skola Slāvielā 12. Rīgas sarkani balto skolu celtniecības periodu simboliski noslēdza tagadējā Natālijas draudziņas vidusskola Bruņinieku ielā. Tās efektīgo zelmiņu arhitektoniskajās detaļās diezgan tieši stilizēta gotikas formu valoda. Sprādzienveidīgā Rīgas uzplaukuma periodā 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā tappa arī virkne veselības iestāžu. 1895. gadā pēc Reinkalda Šmēlinga projekta sāka celt Džeimsa Armitsteda vārdā nosaukto bērnu slimnīcu vienības gatvē. No dzeltenajiem smilšu ķieģeļiem celto ēku arhitektūrā jaušamas neorenesanses iezīmes. 1912. gadā uzcēla slimnīcas ambulances un aptiekas ēku, kas atrodas tieši pie vienības gatves. Šī ēka jau veidota raksturīgās racionalistiska Jugendstila formās. 1905. gadā divas jaunas ēkas ieguva arī garīgi slimo iestāde Sarkankalnā, tagad traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Kopš 1902. gada pēc Šmēlinga projektiem tika paplašināta Rīgas pilsētas pirmā slimnīca, kuru 1873. gadā sāka veidot Johans Daniels Felsko. Netālu no Brīvības un Šarlotes ielas stūra tika uzcelts sieviešu klīnikas paviljons, bet Bruņinieku ielā slimnīcas galvenā ēka un ambulance. Galvenā ēka ir lielisks, detaļās piesātināta ķieģeļu stila piemērs, kurā sakausēti gan viduslaiku arhitektūras, gan renesanses motīvi. Viens no visiespaidīgākajiem Reinkalda Šmēlinga veikumiem ir Rīgas pilsētas otrā slimnīca, tagad Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca. Tā būvēta pakāpeniski vairākās celtniecības kārtās, sākot ar 1908. gadu. Visas celtnes veidotas vienotā sarkani baltajā stilistikā, kas šajā laikā bija tik raksturīga arhitekta daļradē. Viņa radīto celtņu komplekss veido viengabalainu, mākslinieciski augstvērtīgu un joprojām funkcionējošu arhitektūras ansambli. Līdzīgi kā 19. gadsimta nogalē vai 20. gadsimta sākumā celto skolu un slimnīcu arhitektūrā, kurā dominēja dzelteno ķieģeļu apdare, ap 1908. gadu Reinkalda Šmēlinga arī citu funkciju celtajās ēkās parādījās sarkani baltā stilistika. Piemēram, 1886. gadā uzcelto 3 ugunsdzēsēju depo ēkām bija vispārināti vienkāršas ķieģeļu fasādes, kurās atspoguļojās Reinkalda Šmēlinga tolaik iecienītās neorenesanses formas. Bet 1909. un 1910. gadā uzceltais ugunsdzēsēju depo Hanzas ielā jau ir tipisks sarkani baltās stilistikas paraugs. Arī Aleksandra, tagadējā Vidzemes tirgus paviljona fasādes veidotas smalki detalizētā figurālā ķieģeļu mūrī, bet Āgenskalna tirgus ēka izceļas ar sarkanajā ķieģeļu mūrī harmoniski iekomponētajiem baltā apmetuma laukumiem un izteiksmīgu siluetu, ko vainago pasaku namiņiem līdzīgi skulpturāli skursteņi.
Daudzo Šmēlinga darbu uzskaitījums nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu Rīgas pilsētas pirmā teātra, tagad Nacionālās operas atjaunošanu pēc 1882. gada postošā ugunsgrēka. Vēsturiskās ēkas ārējais veidols palika neizmainīts, taču iekštelpas ieguva pavisam citus izmērus un apdari. Reinholda Šmēlinga celtnes, it īpaši viņas skolas, slimnīcas un citas 20. gadsimta sākumā radītās sabiedriskās ēkas, ir ļoti saudabīgi un neatkārtojami arhitektūras mākslas darbi. Tā ir nepārvērtējami nozīmīga daļa no bagātā un daudzveidīgā Rīgas būvmākslas mantojuma.